Pirmspēles preses konference Rīgas spēle Čempionu līgā šeit pirmoreiz sporta parkā ar Larni. Galvenais treneris Viktors. Sākumā lūkšu treneru domas par gaidāmo maču un tad laiks jautājumiem. Labrīt! Kā vienmēr ļoti nopietni gatavojamies spēlei. Pētījām pretinieku, zinām viņu stipras puses un arī vājas. Nopietns pretinieks, kas Eirokausos vienmēr spēlē labu futbolu un arī rezultāti arī iepriekšējos gados bija labi. Pēdējo 2 gadu čempioni būs nopietns pretinieks. Un, protams, būs svarīgi spēlēt visas 90 minūtes, rītdienas spēle, un pēc tam domāsim jau par otru spēli. Treneri, pirmoreiz sporta parkā būs spēle. Var teikt, ka pirmoreiz vēsturē RFS spēlēs savās tādās īstajās mājās. Cik jūs bijāt priecīgs uzzināt, ka beidzot būs iespēja spēlēt tajā laukumā, kur ir iespēja arī vairāk patrenēties, kas vairāk pazīstams? Protams, vienmēr labāk spēlēt mājās, jo iepriekšējos gados mums bija tā problēma, ka bija jāspēlē gan Sloka, gan Daugava, gan Skonto stadionā. It kā sapratām, ka varam adaptēties spēlēt jebkura stadionā, bet tas ir ļoti svarīgi un nozīmīgi, ka mājas spēles tas ir, ka mūsu tāds dot mums papildus spēku. Un vienmēr šeit mēs labi spēlējam, un tas mums ļoti priecē. Un labi, ka tas izdevās visu izdarīt, un spēlēsim šeit. Tas ir ļoti svarīgi. Linfield bija pretinieks pirms 2 gadiem, ļoti smagas 2 spēles. Vai jūs saskatāt kaut kādas līdzības? Tagad jau noteikti analizējāt, redzējāt, vai tās ir līdzīgas komandas un varbūt spēku samērs, vai mēs varam sagaidīt kaut ko līdzīgu, kas tiešām ļoti nopietnas pretinieks, vai tā ir pavisam cita stila komanda jūsuprāt? Daudz kas ir līdzīgs. Tāpat kā Linfield, arī Larn ir tā komanda, kura mājās un izbraukumā spēlē dažādu futbolu, un arī iepriekšējos gados mēs redzam gan pret Balkani, gan pret HIK, gan citas spēles. Viņi var dominēt mājās pret jebkuru pretinieku. Pirms Linfielda mēs arī analizējot pretinieku, mēs redzējām, ka viņi mājās uzvarēja Bode Glimt to laiku. Šeit mēs redzam arī, ka spēlējot pret HIK, komanda dominē mājās un arī uzvarēja pretiniekus no Portugāles un no Danijas. Nopietns pretinieks, un dažādas spēles mūs gaida gan pirma, gan otra, bet tagad mēs domājam tikai par pirmo spēli, par to, kā mums sasniegtu rezultātu šajā spēlē. Pēc tam mēs domāsim par otru, bet daudz kas ir līdzīgs, tā, ja mēs teiksim kopumā. Bet spēles stils drusku atšķirās. Šeit komanda tāda ļoti pieredzējuša un ar tādiem spēlētājiem pieredzējušiem, kuri zina un saprot, kā sasniegt rezultātu. Viņi spēlē tādu ļoti britu futbolu, it īpaši uzbrukumā, ja mēs runāsim par to agresiju. 2 tādi uzbrucēji ļoti aktīvi, daudz vartu iesituši iepriekšējā čempionātā. Tā ir drusku atšķirās no Linfield, kur komanda bija drusku ar citādu arī izvietojumu laukumā. Un galvenais, lai mēs adaptētos ļoti labi un lai mēs parādītu savu futbolu, bet nedomātu par to, ka pretiniekiem neļaut kaut ko. Tas ir svarīgi, bet svarīgākais būs spēlēt mūsu futbolu. Daudzi futbola aprindās bija ļoti priecīgi par izlozi, kad Larne ielozēja RFSam pretī pirmajā kvalifikācijas kārtā. Arī RFS cilvēki pietiekami apmierināti ar šo izlozi. Tagad, kad tu esi jau papētījis pretiniekus vēl aizvien, gribās smaidīt, ka tomēr liekas, labāk būtu kāda cita komanda būs pretī pirmajā kārtā.
Nē, es nesmaidīju. Varbūt kaut kas bija priecīgs, bet es nebiju priecīgs. Bet es sapratu, ka varēja būt sliktāk un varēja būt labāk. Izlozē, kā izlozē, sapratam, ka tas pretinieks ir ņemams. Bet jā, mēs izdarīsim visu ļoti nopietni un gudri. Un tā, kā mēs to varam izdarīt savas labākajās spēles. Ja mēs to izdarīsim, tad būs labi. Bet jau no sākuma es sapratu, ka tas pretinieks būs nopietns un pie tam mums ir laba pieredze spēlēt pret šāda tipa komandām. Daudzi mūsu futbola realitāte varbūt nesaprot, kas tas ir. Ja? Ziemeļīrijas futbols. Tas ir ļoti specifisks futbols. Un, ja izanalizē to dziļāk, kā to daži speciālisti dara, viņi saprot gan spēlēt pret Ferusalu komandām. Mūsu Latvijas komandām būs ļoti grūti. Mēs spēlējam pret Klaksviku, mēs sapratām. Šeit kaut kas līdzīgs būs. Gan Klaksvik, gan Linfield, gan tagad Lārne. Mēs jau sapratām, ka tas nav vienkārši, kā daudzi domā, futbola plundurvalsts. Tā nav tā. Varbūt viņi domā par mums tā. Ko ir jūsu RFS mērķis Eiropas šo sezonu? Tas ir konferences līga, grupu vai varbūt trešajā rundā Čempionu līgā, Eiropas līgā un vai konferences līgā. Ko ir RFS mērķis Eiropas šo sezonu? Grūti pateikt, kāds ir mērķis. Vienmēr mēs gribam sasniegt vairāk. Ja? Tagad mums ir iespēja spēlēt Čempionu līga grupu turnīrā. Protams, ka mēs nevis tēmējam, bet sapņojam par to un izdarīsim visu, kas ir iespējams līdz tam momentam, kad būs cits mērķis. Tagad mēs ejam pie tā, lai sasniegtu nākamo kārtu, pēc tam mēs domāsim par kaut ko citu, ja tas izdosies. Nav tādu mērķu, ka spēlējot Čempionu līgā kvalifikācijā, mēs domājam par konferenču līgu, grupu turnīru. Nav tā. Soli pa soli, tagad ir tāds sols, un mēs gatavojamies tam spēli, pēc tam domāsim par to, kas mūs gaidīs tālāk, bet ja mēs padomāsim par to, varbūt mēs spēlēsim Eiropas līgu play-off. Un, protams, ka mēs cerēsim uzvarēt un spēlēt tur. Mēs nedomāsim par to, labi, mūsu mērķi jau ir izpildīti, mēs spēlēsim konferenču. Nav tā. Tagad mūsu visas domas par šo maču, pēc tam soli pa soli mēs domāsim. Viktor, pirms 2 gadiem, kad spēlējāt Eiropas konferenču līgas grupu turnīrā, tad tajā sezonā neizdevās aizsargāt to Latvijas čempionu titulu. Nespējāt par to titulu pacīnīties. Šogad atkal jums ir tā lielā iespēja pēc čempionu zaru rāpties augstākos grupu turnīriem, bet skatoties to komandas komplektāciju, jūs tagad esat parakstījuši vairākus jaunus spēlētājus. Vai mācāties no kļūdām, ka vienkārši pietrūka tīri spēlētāju resursus pirms 2 gadiem, lai cīnītos gan konferenču līgā, gan arī Latvijas čempionātā, gan Latvijas kausa izcīņā? Jā, es nedomāju, ka mēs mācāmies no kļūdām, jo labāk es pateiktu, ka mums ir pieredze, jo mēs nekļūdījāmies, jo neviens nesaprata, kā rīkoties šādas situācijas. Un arī mums nebija iespējas pajautāt kādam, jo neviens nebija šāda situācija, mēs nevarējām neko zināt. Varbūt drusku Jurijs Žigaevs varēja pastāstīt, bet viņš to laiku spēlēja, nedomāja kā treneris vēl.
Tāpēc tagad mums jau ir šī pieredze, un mēs sapratām, un tieši mums nav tā, ka uz svāriem kaut kas ir vairāk. Čempionu tituls vai grupu turnīrs, tas ir līdzīgi. Mēs gribam gan tur sasniegt rezultātus, un tāpēc mēs jau domājam drusku citā virzienā. Plus vēl ir viens tāds iemesls, ka ir spēlētāji, ir komandā, ar tiem spēlētājiem mēs reiķināmies, bet ir daži spēlētāji, kuri mēs redzam, ka viņi neatbilst mūsu prasībām. Un mēs sapratām, pat devot viņiem daudz iespēju, ka mums būs grūti sasniegt rezultātu, bet mēs gribam ar katru transferu kļūst stiprāk. Jā. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem un iemesliem, kāpēc tā notiek. No visiem jauniegūtajiem spēlētājiem ir uz šo te pirmo kārtu. Esat pieteikuši Silagādze, Balodi, piemēram? Nu, Balodi jā, bet Silagādze vēl ne, jo tikai nesen mēs uzzinājām, ka viņš vairs nespēlēs Liepājā, un mēs pēc tās informācijas mēs noreaģējam un paņemam viņu mūsu komandā, jo mēs zinām viņa kvalitātes, bet jau nepaspējam viņu pieteikt Eirokausā. Jā, un par Silagādzi varbūt viņš būs gatavs otrajā spēlē pret Lārnu, vai ne? Nē, viņš nespēlēs otrajā spēlē, jo, kā es jau teicu, viņš nav pieteikts pirmajam raundam. Kādi jautājumi? Jā, man bija jautājums par aizsargiem. Pēdējās spēlēs Soliņa nav redzams vairāk par 1-2 aizsargiem. Pirms Daniela Baloša pievienošanās atsevišķās spēlēs Soliņa pieteikumā bija tikai viens aizsargs. Protams, tam ir savi iemesli, bet vai jūsuprāt tas nav pārāk liels risks, ņemot vērā to, ka pretinieks potenciāli varētu izprovocēt aizsargus, ņemot vērā, ka tie arī ir briti, plus arī kāds potenciāls savainojums, kas var rezultēties piespiedu maiņās. Vai drošības labāk neizskatījāt iespēju uz spēli pieteikt kādu papildus aizsargu no dublieru vai U18 komandām? Vispirms mums vēl ir Elvis Tuglis. Jā, bet viņam ir savainojums, bet es ceru, ka drīz viņš jau atveseļosies. Protams, viņš arī nav pieteikumā. Pieteikumā mums ir 3 centra aizsargi. Jūs teicat par centra aizsargiem vai vispār? Jā, bet mums arī ir spēlētāji, kuri var spēlēt 2 pozīcijas. Piemēram, Liepājā. Tas pats Rašitņģi, viņš spēlē kā kreisas malas aizsargs, un mēs bijām apmierināti ar to, kā viņš aizvadīja to spēli. Kaut gan viņš ir centra pussargs, un ir arī dažas citas opcijas, kur spēlētāji var aizvietot citu spēlētāju. Varam arī kaut kādā no spēlēm varbūt pamainīt savu izvietojumu, spēlējot ar 3 centra aizsargiem, piemēram. Tur ir dažas opcijas. Varbūt es drīkstu pajautāt angliski mūsu ārvalstu auditoriju. Yeah. Looking at the Northern Irish informational space, there's a lot of interviews with managers and players from Larne, and they all say that they will come here to attack and to win, and they do not expect to sit back in defense. What do you expect from them? We are expecting from them that they will try to achieve result which will be good for them for the next match. So first of all, of course, they are the team who want to play in attacking football, and they score a lot of goals, and they have very quality players in attacking places. So they cannot play only like defensive football. Even the situation, if it will be like, for example, we are more with ball, they will think about some transitions, about some runs behind, because really they have very good strikers, and this formation also can be
for them good, like when they play on defense, but also if they are in attacking area, they have many players who can be there and who can be dangerous, because they really are very quality players, and for sure we have to be ready for that. We don't think that they will play simply at back and we will be only with the ball. No, we don't think that. We expect very dangerous team in our area. So in this situation, also the team scored a quantity of the goals, but it was like 20 less their XG than they scored. So it means that they have really good quality players who can convert this XG in goals. For sure, we understand only with that this team want to play in attack, and they will try to do that. Speaking of Larn's attacking potential, looking at transfer market values by line, Larn's most valuable line is the attacking line, whereas RFS's is the defensive line. Does that, based on your analysis, reflect how the teams actually play relative to one another? Usually when you analyze every opponent before every match, you understand that the dangerous and strongest point is attack, but weakest is defense. So you cannot tell they are weak on defense or they are very good on defense. We don't have chances, but they are weak in attack, so they will not score. So usually it happens like this. And of course, they will analyze us, they will think also about this, how not let us to score them, but how to try overplay us in our defense. Yeah, it's usually like this happen. But I can tell really that they have formation 5-3-2 or 3-5-2 with two strikers who score maybe 90% of their goals in championship. It means that, of course, these players are really dangerous, and their quality are very good. So maybe because of that, in Transfermarkt, their value is bigger than other players. But I didn't analyze this. I cannot tell something about that. Simply watching their matches, I understood something similar. And finally, who, in your opinion, are the key players for Larn who to look out for? They have few players who are really good quality players. Of course, the players in midfield who played there, this Miller, and also I forgot Randall, or don't remember the surname. The player who played in Arsenal, for example, they have, and he's really smart and good player, and he can control good the tempo of the team to play faster or to keep the ball. Very really technical, smart player. And how I told this Bonis, of course, we see that this is dangerous, very dangerous player. Paldies, thank you. Paldies.